Labdien, mīļās zivis, decembris, un paskatīsimies, kādi ieteikumi ir taro kārtīm jums. Taro kārta saka, ka jūs šajā mēnesī varētu būt mierīgāki, rāmāki, sakārtotāki, pacietīgāki, ļaut sev iespējams atpūsties, ļaut kādu vaļas brīdi, pasēdēt, pameditēt, palūkoties uz sniegoto laiku ārā un būt absolūtā mierā, jo faktiski kārtas jūs aicina nomierināties un pieņemt, ka apkārtējie notikumi notiek mums neiesaistoties, mums atliek vienīgi vērot un pamazām lēnā garā saprast, ko mēs varam šeit palapot, izdarīt, ietekmēt un iesaistīties. Ko taro kārtas iesaka darbā vēl izdarīt decembrī? Jā, te vēl ir kāds uzdevumiņš paveicams. Mēnesis saka, ka decembra mēnesī jūs vēl varat nonākt pie kaut kādām nesaprašanām, pie lietām, kas jums nav izskaidrojams, kaut kas var pazust, kaut kas var noklīst, kaut kāda informācija gluži vienkārši izgaist no jūsu acu loka, līdz ar to decembris ir tas mēnesis, kad jums vajadzēs paraudzīties rūpīgāk, praktiskāk, sakārtot lietas, nebūt nolaidīgam, nebūt paviršam, jo ļoti liela iespējamība ir tiešām pašam tā kā izlaist no uzmanības loka to, kas būtu padarāms. Tātad ieteikums padomājiet, kas ir tās obligātās lietas, ko jums ir jādara gada beigās darbā, kas jums varbūt ir jādara bez atgādinājuma. Tas var būt kaut kādas atskaites, tas var būt apsveikumi darba kolēģiem vai darba devējiem vai darba ņēmējiem. Tad padomājiet, kas ir tās lietas, kas jums darbā obligāti ir darāmas, un jums to neviens neatgādinās. Ja, lai jūs gluži vienkārši darba ritmā to neaizmirstat. Jā, interesanti, kas būs privātajā dzīvē, kāds ieteikums. Privātajā dzīvē pentakļi pāršaka, lūdzu, neskopojieties ar dāvaniņām, ar mazām sīkām dāvaniņām. Šī kārta absolūti neprasa milzīgo dāvanu kasti, drīzāk uzmanības apliecinājums, drīzāk 5 mazas dāvaniņas, kuras tiek dotas, ziniet, tā kā advents kalendārā. Jau decembris, drīz Ziemassvētku, reku tev no rīta maziņa dāvaniņa. Ja? Tāds joks, tādi prieki, tādi mazi uzmanības apliecinājumi, tāda ziņa, es neesmu tev aizmirst, es par tevi visu laiku domāju, ja? Un tad jau tajās attiecībās arī šeit būs jautrs un priecīgs un tāds jestrs noskaņojums un visi mazliet tādi pacilāti. Tiem cilvēkiem, kas jau tikai meklē attiecības, šī kārts var vedināt uz domu, ka jūs iepazīstieties ar cilvēku, kas ir gados jaunāks par jums, kas ir ieinteresēts, kas ir stabils, kas ir drošs, kas ir vairāk tāds praktiskās pasaules cilvēks, un vispār es teiktu, izmēģiniet, kā tas ir, izveidot attiecības ar jaunāku cilvēku. Un kopējais padoms zivīm decembrī. Izbaudiet. Arī šī kārts liek jums izbaudīt mieru, savu komfortu, savas lietas, savu rutīnu un padarīt to visu patiešām kā priecīgu gada noslēgumu. Izbaudiet. Kas var būt labāks par to vai nesības? Uz tikšanos atkal.